Цині латышский Sinese Roze. Plaukt un raisīties. Labrīt, darbie klausītāji! Esiet sveicināti! Labrīt! Šodien parunāsim par to, kas notiek pavasarī. Итак, наступила весна. А что происходит весной? Vispirms kūst sniegs un ledus, mostas daba. Куст снег, тает снег. Просыпается природа, мостас даба. Spīd saule, briest pumpuri. Помпури – это почки на деревьях. Брест набухают? Да, briest nozīmē augt lielākam, spēcīgākam. Tā saka arī par cilvēku. Cilvēka brieduma gadi, kad viņš ir pieaudzis un spēcīgs. Зрелый возраст. Tad pumpuri raisās un plaukst. Raisās распускаются, plaukst раскрываются. Spraucas laukā asni un dzinumi. Спрауцас пробиваются ростки и побеги. Koki un krūmi zied, zaļo un kuplo. Zied цветут, zaļo зеленеют, купло разрастаются. Tieši tā. Starp citu, kāda ir atšķirība starp ziedu un puķi? Nezinu. Zieds ir tas pats, kas puķe. It kā jā, bet kokos zied ziedi. Puķes aug zemē. Pirmie atplaukst krokusi un sniegpulkstenīši. Снег-пулкстениши, подснежники. И, кажется, их зовут также снег-пулкстенитес. Jā, tāpat kā vizbulītes un vizbuļi. Зилас визбулитес – это та самая печеночница, о которой говорилось в первоапрельском выпуске. А теперь немного о глаголах, которые мы привели. Они используются не только в контексте весны, и мы можем привести другие примеры. Raisīties ārā vaļā, разматываться, развязываться, открепляться, отвязываться. Piemēram, auklas, šņores dažreiz raisās vaļā. Шнурки развязываются. Raisās valodas, sarunas, ļuds rīči, idут беседы, raisās domas, veidojas domas. Raisās domas появляются мысли. Briest konflikts, strīds, skandāls. Разгорается конфликт, ссора, скандал. Viss zeļ un plaukst. Kāda nozare plaukst, ja viss iet labi, attīstās. Цветет отрасль, все цветет, развивается. Atplaukt pēc atpūtas. Это расцвести после отдыха. Atplaukt smaidā, просиять улыбкой. Un spraucas ne tikai asni un zāle, pробиваются не только ростки и трава. Jā, kāds var spraukties cauri pūlim, пробиваться через толпу, spraukties uz priekšu, проталкиваться вперед. Mati var spraukties ārā no frizūras, вылезать, показываться наружу из прически. Un mostas gan daba, gan cilvēks, gan jūtas. Jā, mostas sirdsapziņa, пробуждается совесть. Мостас милостиба, пробуждается любовь. Сегодня, в субботу, по всей Латвии происходит большая толока. Pareizi, tā ir lielā talka. Tā notiek katru gadu. Ko dara lielajā talkā? Cilvēki šajā dienā dodas ārā, sakopt apkārtni, parkus, mežus, ceļmalas. Sakopt apkārtni, привести в порядок окрестности. Viņi vāc atkritumus, stāda kokus un ziedus. Vāc atkritumus, собирают мусор. Stāda kokus un ziedus, сажают деревья и цветы. Lielās talkas mērķis padarīt mūsu valsti tīru un sakoptu. Un, kad apkārtne ir sakopta, mēs varam baudīt pavasari. Tīra un sakopta, чистая и ухоженная. Baudīsim pavasari, будем наслаждаться весной.
Novēlu jums saulainu un skaistu pavasari. Uz redzēšanos, dārgie klausītāji! Uz tikšanos nākamajā reizē! Под ціні латишський синесе рози.